Kas var pateikt no klātesošiem? Tālumā 3 torņus, nu tātad 3 jumtu, nu, skursteņus redz 3, tātad. Tas ir no tālienes. No skolas puses. No skolas puses. Tur būs stadions kaut kas tāds. Nu, lūk, tāds izskatījās tagadējais stadions 58. 9. gadā. Noplanēts jau ir, un šī te kreisajā pusē ir izmēģinājuma lauciņi, Jā. un labajā pusē jau bērnu dārza, tad stūrī teritorija, kur tagad ir stāvlaukums. Bet no kāds skatu punkts, no kāds augstienes tur viņš ir ņēmts? Nu, tas nav, nu, no skolas. No skolas, no otrā stāva kaut kur vai pat uz Vai jumta varbūt par? Nē, no jumta nav tas. Jo sajūt, ka no ļoti augsta. Nu, tas ir no otrā, varētu būt no otrā stāva skolas. kaut kur. Nu, ezers tas ir, Ciecers. Ar niedrēm. Jā, nu ir arī, ar to ezeru ir tā. Nezinu, kā tas ir tā izveidojās, ka visi, gan ģeogrāfi, mācības spēki mācīja, gan skolotāji mācīja, ka lūk, Ciecers ezers ir otrs dziļākais ezers Latvijā aiz Drīča ezera. 50 metrus dziļš, lielākais dziļums. Es esmu apjautājies gan vienam, gan otram, kur tad ir, kur tad ir tas lielākais dziļums, 50 metri arī. Izrādās, tas ir aplam. Pareizais dziļums, Tā 23 metri. Jā, man ir pieraksts, bet no galvas jāapmēram tā ir. Un nepavisam nav otrs. Varētu nepateikt, kāds 5. vai 6. ir. Nu, un kā tā noskaidroja? Ģeogrāfijas fakultātes studenti, nu, tas apmēram 90. gadu vidu vai 92. gadā ņēma un mērīja. Un lielāku dziļumu neatrada par tiem, es saku, es precīzi nevaru tā pateikt. 23, man liekas, tie metri. Jā, bet tā students mācīja ģeogrāfijas fakultātē. Un visās monogrāfijās, viss, kas ir, nerunājot par tādiem pašām, Kartēs, jā, bija. 50 metrus dziļš. Bet seno... Bet vispār, nu, ir viens no dziļākiem ezeriem, jo tas ir, kā saka, subglaciālā vaga, kad atkāpās šļūdoņa ūdeņi, lūk, izrāva, kas ir tādi visi gari un samērā šauri, tās šie ūdeņi, tādas te vagas, kas saka, izveidoja, piepildījās ar ūdeni. Un tie arī, kur cituri, tie ir, nu, starp dziļākiem ezeriem arī Latvijā. Atšķirībā no, piemēram, kas ir pie jūras zemienē, kas ir no jūras atliekšana, kas ir tikai dažus metrus dziļi. Bet veco Brocēnu iedzīvotāju vidū ir dzīvs tas nostāsts par to, ka vecie iedzīvotāji kādreiz ir izvilkuši no ezera pavisam melnas tādas zivis, un tas tā teika par to, ka tam ezeram tomēr ir dubultais dibens, un ka no kaut kurienes tās zivis ir uzpeldējušas uz to virsējo kārtu. Tas ir tāds nostāsts Brocēnos. Bet, pasaku vai teiku līmenī. Bet tagad jau ir tā modernā tehnika. Šo vasaru mēs arī ar eholotu izbraucām pa ezeru, un vairāk par tiem 23 metriem mēs neieraudzījām. Bet tur tās lielās zivis pa to apakšu mēs redzējām, ka tur staigā. Bet makšķernieki nesevišķi arī iecienījuši Cieceres ezeru. Uz Remtes ezeru brauc,
vairāk. Un tur sekls, tur var. Jā. Jā, un vēl viens, vai nu patiesība vai mīts, ka lūk, kara laikā esot tanks kaut kur Cieceres ezerā nobrīdis. Atkal apjautājis esmu vairākiem, nu kur tas ir, kurā vietā tas ir. Bet, nu, var jau būt arī, teiksim, tas ziemā, te fronte bija tūmā, ka arī tanki uz ezeru varēja nonākt, un ledum kūstot varēja arī aiziet. Tie stāsti ir vairāki. Nu, ir viens par tanku, kurš ielūzis ziemā ledu kaut kur pie direktora mājas. Tas ir nostāsts tāds. Un tad es esmu dzirdējis pie cepļa vai pie saliņas kaut kas. Pie saliņas visvairāk ir, tāpēc, ka mans vītājs stāstīja to arī. Un ko viņš pie saliņas esot? Tanks vai jā, lidmašīna? Jā, tanks noslīdis. Kurš ir dzirdējis par lidmašīnu? Es par lidmašīnu nezinu, viņš par tanku stāstīja. Jā, jo pašreiz ir Brocēniem interesants moments. Man zvanīja no interesējas pārraidi televīzijā Laiks vīriem, un viņiem interesē šie nostāsti par noslīkušajiem tankiem, un piekdien viņi grib braukt šurp un tai pārraidei filmēt brocēnieku šos te stāstus. Un aptaujājot iedzīvotājus, izdevās atrast vienu no glābējiem, vārdā Drosmi, kurš stāsta par to, ka viņi ir meklējuši, un viņš savām acīm esot redzējis lidmašīnu. Bet ja mums izdosies saorganizēt, kas šo stāstu stāsta par tankiem ezerā, tad piekdien būs ko nofilmēt televīzijai. Šobrīd mēs esam meklējumu stadijā. Jā. Nu, kas tas ir? Te ir viegli pateikt. Kas šī ir pa ielu? No skolas? Liels ieceres. No skolas jumta fotografēts, ja? Jā. Tikai ne no jumta. Skolas iela. Skolas iela. No skolas. Pa kreisi stadions, pa labi ir pirmā iela. Jā, jo tālumā Nu, lūk, labajā pusē tā pirmā māja, tā ir skolas ielā 2. Tur, kur 3. mācība gadā bija skola. Nu jā, 2. stāvā. 1. Izskatos pēdējo palāku. Tā ir mana māja. Jā, un vēl, kad es atnācu 50. gada rudenī, tad pirts bija, nu es nevaru precīzi, cik es zinu, vai nu tur, kur tagad ir doma, vai arī turpat tūmā vecā, saimniecības, dzīvojumā, laikam tā bija bijusi dzīvojumā māja, kur bija pirts arī. Nu, vēlākajos gados, ja 50. gadu vidū, tad jau kombināta arī bija, kur ilgi vēl pastāvēja. Tagad ar tur laikam vēl ir pirts. Ir. Nu, tā ir laivu stacija ziemā. Laivu stacija romantiskā ziemas. Nu, te ir tā ir skolotāja Kreitsberga mācība, darbmācību un zīmēšanu. Un te meiteņu klasē ir rotanta. Solas, kāda bija skolā solas. Nu jā, Speciālisti. nu soli. Nē, nu te jau nav nekas tāds nepazīstams, bet... Tagadējiem jauniešiem tas ir ļoti... Nu jā, nu tagadējiem jā, bet starp mums viss pazīst. Bet vēl jāpiezīmē, ka, kad bija tajā Zeiburliņas un tagadējā Kunkuļu mājā, ka tur bija sols, garš sols, un kad vajadzēja iet pie tāfeles skolniekam, tad viņš līdga pa sola apakšu.
Nu, toreiz tikai pirmos 2 mācību gadus tikai bija pirmās 4 klases arī un apvienotās. Jā, un vēl, kad jau 3. mācību gadā, kad skolas ielā 2 bija tā skola, tas skola skaits bija samērā liels, un ka 2. klasē tīrā uz skolēm, ka tagadējā Lazdānu dzīvoklī skolotājiem vajadzēja stāvēt durvīs. Bija 1. un 2. telpā bija skolēni. Atvērtās durvīs, lai pārredzētu visu klasi. Tas ir līdz jaunās īstās skolas uzsevšanai. Nu, šitā vieta jau pazīstama. Šī ir visromantiskākā fotogrāfija no visām, manuprāt, jo tas zirdziņš ar tām ragavām brocēnu centrā. Nu, tieši labajā pusē nav redzams, bet ir tas paviljons. Jā, bet nav redzams, kad es atnācu 59. gadā, tad tagad tur, kur ir brocēnu kombināts realizācijas daļa, tur bija tāds garš, tur bija faktiski kūts, un kas tur viss bija? Tur bija zirgu stāvs, tur bija diezgan daudz zirgziņas, un tagad atceros vētra bija, maiga, visi tie zirgi kādi bija, un tad mēs ar viņiem braucām, ka vajadzēja talkās braukt. Kurā vietā bija tas zirgu stāvs? Zirgu stāvs bija tur, kur bija realizācijas daļa, vēl pa labi. Tur bija pie kombināta. Pie kombināta, nevis tur lejā, kur bija kroks. Bet tur bija ļoti skaisti, tur bija zirgi vairāki, bija, es viņus starpbrīžos no pārvaldes skrēju un glaudīju, un visi zirgi man ļoti mīļi, un man bija iemīļot zirgu, man bija žēl, ka viņš tur, nu, arī gružus atnāc 65 šajā, tad vēl ar zirgu veda gružus. Un ļoti, mēs gājām talkās rudenī te uz parku. Tad es ar zirgu kājās stāvu un braucu un vētra bija, es atceros. Un beigās viņi samocīja, viņi tā elstama tāda bija. Man tas, kā vai viņi glaudītu, man bija žēl. Un es maizīti. Man bija žēl, ka tos taļas nojauc, un tas tur realizācijas daļa bija. Tas bija brocēnos. Nu, šis uzņēmums jau Viens zirdziņš vairāk nav. ir. Tas nav galvas. Tas ir 38. Lielpieceļus 3 un 6. Un šitie tā